Moš jums vidosiku uzfilmēt, kā pagājušreiz. Jūtas, bļa, kā radās. Tas pēc ziemas priekiem ar tiem BMWšņikiem. Diskus visus aizsita, ciet ar sniegu. Disbalans. Es starp citu kaut kur mēnesi pie traktora neskāros. Es pat jau aizmirsu, kā ar viņu strādāt. Vajadzēja drusku atpūsties, atvaļinājumā biju. Bļā, cik skaists ārā laiks. Jums patīk ziema? Ziema mans mīļākais gada laiks īstenībā. Man ļoti patīk ziema. Tā, karoči, kāds vakšie plāns? Es tagad braucu uz iepriekšojo ģēļanku pēc vagona. Savācu vagonu, braucu uz nākamo ģēļanku. A pašu traktoru jau napārnieks paņēma un iekrāva un ved jau uz nākamo ģēļanku. Ne tikai Rīgā ir cilvēki, kas lēni braukā, nezinu kāpēc. Asfalts tīrs, tipa nav ledus, bet taču kujutnes, ko braukt ātri. Cik te ātrums, 60. Ui, tu paskati, kādais sniegs, kādi koki beautiful. Tā viss. Mežā strādā nopietni vīri. Hop in the music and rock your body. Rock your body. Skaties, zīme otrādāk stāv. Volkswagens. Das Autos. Akurāti brauc! Akurāti! Paskat, gandrīz vai parka, tā nedrīkst tā darīt. GoProškas man ir, jūs rakstiet, tipu, paņem GoProšku tudā-sюdā. Man viņas, bļa, ir, viņas mājās guļ. Es vienkārši kā spontāni, ko pagājušreiz izdomāju filmēt, un man nebija iespējas paņemt iebraukt. Šoreiz tas pats, šoreiz es atkal iedomājos, davai uzfilmējam vidiku, karoči, a kameras palika tur mājās. Jeba, paskat, cik ruļu, tas cik darba. Jeba, paskat, to nu nafik. Ir mums viens, tak, kas uz traktora strādā lauksaimniecībā. Varam, karoči, ar viņu kaut ko sadomāt, arī uztaisīt analogisku video dzīvi no lauksaimniecības. Tā ka davai aktīvāk tajos komentos. Es tak nesaprotu, ko jums vajag, ko jūs gribat. Nīhuja себе! Pirmo reizi grāvī ielidoju. Ha! Labi, ka ne uz jumta kā tas čalītis. Jā. Неплохо. Kā man tagad tevi dabūt ārā? Nu, gan jautājums. Paskatīsimies, brauc viņa vispār vai nebrauc. Так. Nu, kas te ir? Kas te nav? Nu, riepus izskatās uz vietas, bet man te no šajienes diez vai tikt ārā. Kā lai viņi dabūja ārā? Ja viņa te brauks, tad nekur neuzbrauks. Nu, tīri teoretiski, ja viņa te brauktu, tur izbraukt un varbūt te varētu tikt cauri, bet nu viņa te nebrauks. 100 punkti, ja viņa te nebrauks. Jūs neticēsiet. Nu, burtiski neticēsiet. Ja, nu, drusku paplēstu bamperīti, bet tā, te jau punkts bija noplēsts. Bet es jums atvičāju, viņa patstāvīgi izbrauc ārā. Rekur pēdas. Rekuras ārēl gāzi grīdā, bļā, viņa pat izbrauc ārā. Burtiski es pa šitā grāvīti. Op.
Rekord no turienes pats, bļa, o šeit vot pa visiem celmiem, bļa, pa visu grāju. Nu, es domāju, ka, bļa, man te netika ārā, bet, bļa, kvatra ir kvatra. Nu, te viņa drusku vot grūti bija, tur šurpu, turpu vajadzēja pakustēt, bet izlidoja ārā. Un tad gāzi grīdā un gāja viņa te. Es pats neticu, ka viņa izbrauca. Tomēr defektiņš ir. Drusku piekara aizgāja. Tā, nu visu vagončiku pievienojam, tagad braucam uz Ģeļanku nākamo. Jā, man tik žēl, ka tas stulbais saules sargs aizvēra visu skatu, kā es ielidoju grāvī. Es šodien esmu veiksmīgs. Mēģināsim, karoči, atvienot šito. Patīk gan jau, ka izbrauks varbūt. Tad šito pavilksim kaut kā. Protams, tas piespieda un ievilka iekšā. Nu, gan arī pa tuvu pie malas braucu. Vajadzēja šeit pagriezt vienkārši. Paliek vēl tumšāks. Viss izvilkts, braucam tālāk. Nu, ot, šito mazo bardaku ir jāizved. Tagad ir jāizdomā, kur mums vagončiku pieparkot. Kaut kur pie ceļa, te jāpamest. Kaut kā tā tas viss pasākums izskatās. Te uz 100 ar kaut ko kubiem ilgi nebūs jāstāv. Kur skaists līdz stāv. Kāda skiedas. Purvā var braukt. Ja šitā stāv, tā nekad nenozāks. Nu kā nenozāks? Paņem urbi ar sevi, caurumu iekšā, un visu, un pumpē ārā. Tā. O. Ir pēdas, izskatās, ka ir sasmērēts. Tad var braukt. Es jau aizmirsu, kā ar viņu vispār strādāt. Vai. Kā tikt klāt? Lai atkal pilnas kājas ar sniegu nav. Tā, tur viens rakstīja par pogām. Stāstu. Stūre. Loks, izlici ieslēgt, apgriezieni, tev resti var pabīdīt. Pārējais nafik nav vajadzīgs. Šitais ir šitais. Tālāk. Šeit ir oranžējām gaismas slēdzes, te vēl kreisais labais stiklis. Te viss intuitīvi skaidrs. Viss, kas nav skaidrs, tas nav vajadzīgs. Šeit pārslēgt uz priekšu, atpakaļ braukt. Šeit blokļus ieslēgt. Viss pārējais nafik nav vajadzīgs. Tā bākā mums ir gandrīz tukšs, tāpēc vajag uzpildīt. Ko nākamais etaps, to vēl kaut kāds prikls izmetas ārā. Es, karoči, pildīju traktoru. Nu, man kaut kur pusbāka piepildījās tikai. Kannā tukšs. Ar pusbāku man nesanāks te izvilkt ārā. Vat jautājums, kāds ir nošķēpis? Vai mani kolēģi ir joku pēteri? Cik degvielas ir, tik izbraukāšu. Tālāk mēt mieru. Sēdēšu vagončikā multfilmu skatīšos. Tā,
nu pirmais, ar ko tā ir jāiesāk laikam krautuvi savest kārtībā, savādāk tad viss čupās sasvaidīts. Nav kur vest, nav kur likt. Tā, nu daudz maz sakārtoju. Sakārtoju, atbrīvoju. Mums palika uz 10% mazāk. Kura galā te kaut ko var sākt darīt? Šito paņemsim līdzās. Divas paņemsim. Kur viņš liksies? Tur vēl kaut kas ir galā, es nevaru saprast. Bet tur vēl kaut kur tālāk ved. Nu, re, kur no kurienes bija jāsāk, te vēl tālāk izskatās ir kur braukt. Tā, paskatīsimies, kas tur tajā galā ir. Te vēl kaut kas ir. Te kā man tas besīka, nevar to galu atrast, kur viņš, bļē. Te kaut kas piezāgies, tur kaut kas piezāgies. Ladna. Forši būtu, ja tie 100 kubi ar kaut ko būtu vienā mazā apkaimē, tā ka viņi tik izsvaidīti pa visurieni. I vienā galā, otrā ar kaut kādu tuneli, tad var šeit kaut kur braukt. Tā, nu izskatās, ka tur var tālāk vairāk nekas nav. Beidzot, laikam, es šitā meža visas robežas, laikam, beidzot atradu. Tā, re, kur potenciālā krava. Iekšā. Ol 3 laikam bija padaudz. Drusku viņam ir pagrūtu. Tā, re, kur vēl? Un tad vēl. Tā, te kaut kas drusku taisnāk lūdzu. Saidžot. Tā, kas tas tāds? Arī finieris garais pie mums.
Dan. Starp citu, manā telefona atmiņas ir ļoti maz. Salīdzinot ar visiem modernajiem, jaunajiem telefoniem, man pat tuvu tam nestāv. Manam vecajam iPhone'čikam 64 gigabaiti. Un man liekas, ka man ātri atmiņa beigsies. Izskatās, ka padals. Tā, nu tas laikam bija viss finieris, vai arī nav? Pilnas piekabas pat nesalasījās. Bļā, kur man te viņus izkraut ārā tos finierus? Sūdī vāgā. Pamēģināsim te kaut kur nolikt, paskatīsimies, kā būs. Ot šitā ten, ot šitā ten. Nu, nē. Ot šitā ten. Ot šitā ten. Nu, ot šitā ten jau var kaut ko mēģināt.
Degvielu atveda. Ai. Davai kaut kā akurātāk drusku vajag. Drusku smukāk lūdzu. Uz šejieni I vot tevi arī. Man vakar telefons nosprāga. Nu, es drusciņ bez jūsim pastrādāju. Fuck. Kas par sakni te, blat? Nu, vāks, bļa, viss aizgāja greizi. Šitais mums neder. Šitais garais arī ne. Un kaut kur malā. Starp citu, vai šito ten feature. Davai pamēģināsim pastāstīt. Vienmēr jācenšas paņemt aiz, mazākā centra, tas atvieglos. Un tad vienkārši vajag iešūpot un vienā brīdī uz leju iesist. Un viss, un viņi aiziet. Un tad tu tā līdzini viņu ap zemi. Nezinu, cerams, ka adekvāti izstāstīju. Es nezinu, to nevar izstāstīt, tas ar laiku atnāk, Vēlreiz mēģinām. Redzi kaudīti, tad paņem aiz māliņas vairāk, nevis no centra, lai pašai jau, redz, centras iet uz malu uzreiz. Viņa pati svērstās. Un tad vajag vienkārši to pareizo brīdi sakert un uz leju iespiest. Un viņa, tā arī iztaisnot. Nav nekas kosmisks vai citplanētiešu gājieni. Tas viss ir fizikā. Tā, kas tur? Vaļkīši. Vēl kaut kāda. Tur būs tara.
Nepietiekami. Varbūt ok. Padaudz ir paņemts. Nu, kāpēc es braucu tagad uz iekšu un krauju? Nu, īstenībā es tehnoloģijas, tur neesmu nekāds profiņš. Manā saprašanā, kad cirsmas ir maziņas, tādas kā te, mazāk par 100 kubiem, tad nākas, kombinēt ar materiālu, nevar, nezinu, vienu materiālu vienā reisā sabāzt. Te 5-6 vienā reisā sanāk, jākombinē 5-6 materiāli dažādi. Tāpēc vienā galā brauc vienu krauju, vēlams, kas ir plānāks, tievāks. Un tad brauc ārā, jau resnāku virsmu samet. Savādāk nekā te nevar izdzīvot, lai ar pilnu kravu atbraukt krautuvē. Jo, piemēram, kad ir tādas lielas, normālas cirsmas, vienā volakā var būt pāri 100 kubiem, a te vienā cirsmā, un tad braukā te meklē, kā labāk krauties. Kas tas tāds ir? Tas ir bers vai nav bers? Tas nav bers. Vai ir? Te ir. Te ir bers. Ha! Kad nav aiz vidus, kad tuvāk vidum paņems, tad grūti viņu ieštepcetēt ap zemi. Bet, nav nekas nereāls. Ai! Cenšas aizmukt, tā arī gadās. Teikšu godīgi, man nevisai šitais darbs patīk. Ar pagalītēm ņemties. Te 2,50, te arī 2,50, viss, te laikam vairāk neko nevajag. Kas te par bardaku, es te neko nesaprotu. Tā aizbrauksim, paskatīsimies, kas tur ir. Tur viens brākis. Vai šitais ten? Nav vajadzīgs.
Tā, finieris. Vairs. Šitais mums ir vajadzīgs. Tan, 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 tan. 2,50. Un tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Noliksim te. Šitais taču nav skujinieks. Nē, nav. Lai te guļ kaut kur, pēc tam savāksim. Tā, nu kā lai krauties tālāk, lai tas ir efektīvi, maksimāli efektīvi. Un lai krautavē pēc tam arī nečakarēties, šķirot to visu, ko te sabāzi. Piekraut jau var visu pilnu ar jebko, pēc tam tak to visu šķirot krautavē. Pagaidām neko labāko neizdomāju, kā kraut gulsni. Tā kā piekrauts pie manis, ka tur vairāk nekā priekšā, tālākajā galā vairāk nekā priekšā, tas attiecas uz centru, tas uz viņu uzreiz slodze aug. Tāpēc vajag nedaudz arī priekšā piesvaidīt.
Gribēju visus paķert tikai vienu. Izskatās, ka tur sāk spiest visu zemi iekšā. Nu, gandrīz pilns sanāca. Gribas tuvāk piebraukt nedaudz, tad kaut kā grāvītis tāds ir. Nezinu, moš labāk būs mazliet. Tā, man vajag kaut kā dabūt to, kas tur drusku ielīdis. Nu, re, tā būs labāk. Te blakus arī. Nu, plus minus. Saiģot. Vieta te ir ierobežota, tāpēc vajag kaut kā kompakti visu salikt. Tā, nu, laikam viss. Vot tur tā varētu būt vēl. Te nesko sāk diezgan patraku spiest zemē, laikam vajag kaut ko te samest, sabērt. Un tā kā mums te zaru ir ļoti daudz šito caurumu, tad ar zariem arī aizvērsim. Celmi.
Drošības pēc pabīdam restīti uz priekšu. Tas tip vajadzīgs, lai kaut kādas šļutenes neapraut ar tiem zariem. Es nedomāju, ka tur daudz vajag, tāpēc čučuļ to šo sametam iekšā, ja būs labi. Tikko krautuve bija tukša, nu jau sāk piepildīties. Vēl viens tracinošais faktors ir šajā darbā, tas ir saule. Nu, neko nevar redzēt, kad viņa ir aptuveni šitādā līmenī. Un acis iziet vienkārši sekundē. Drusku paskaties, viņa viss jau raudāt gribas. Nē, nu jā, protams, kad saula žilbina, ir plēve. Var izmantot plēvi. Bet, nu, man ir žilbina, nu, šeit, kur saule ir, bet nevis apakšā. Apakšā tur ir ēna parasti un ir tumšs. Ziemā, kad ir melns uz balta, vēl kaut ko var redzēt. Bet vasarā ir melns uz melna un tur var kaut kādu pagali garām palaist. Tās točne. Nē, nu, var jau kaut ko redzēt, bet, nu, nav tas labākais. Man, es nezinu kā citiem, bet, nu, man šitais te, nepatīk. Nu, ir grūtāk noteikt, kas tur ir par sugu. Bērs, alksnis, apse, kas tur ir. Nevar saprast gandrīz vai. Tas vēl saule, tas ir viens prikals. Ziemā mums te vēl ir paveicies, tāpēc, ka ir nozāgiets pēc sniega krišanas. Kad viss snieg un visi sortimenti ir aizbērti ar sniegu, tad, nu, pamēģini viņus atrast. Rakņājies, tad tur sniega kupinās tajās un domā, kas ir kas. Tas pats arī ar lietu un nakti. Tas ir, nu, nesavienojamas lietas. To var arī uz mašīnas izjust, kad, nu, naktī pēc lietus, nu, apgaismojums strādā kudi sliktāk. Tāda sajūta, it kā būtu lukturi netīri vai kaut kāda lampiņa pārdega. Tā, kārtējā krava un cerams pēdējā ar šito visu sortimentu. Tāpēc mēģināsim saspiest viņu kaut kā šitā . Es te tāds strādāju. Skatos, tur tālumā kaut kas stāv, divi čalīši kaut kādi skatās, kā es strādāju. Nē, tas ir divas paskastītes. Nu, re, atkal jau tumšs paliek. Nu, palika te... Nedaudz palika var šito ten visu plekīti novākt. Un te vēl drusku. Viss. Tur viss pabeigts. Nu, bļā, pagrūtu. Noliksim kaut kur tie. Bļā, nu debesis smukas. Oi.
Tā, nu izskatās, ka viss vairāk kravas te nebūs ar baļķiem. Tā nedrīkst darīt. Es vēl nepusdienojos, es gribu. Man var. Короче, atmiņas man pavisam jau nepalika, tā kā atvadamies un abonējiet vai neabonējiet, paši risiniet.